Zāļu atklāšana ir ilgstošs, dārgs un resursus pieprasošs process. Lai atklātu jaunus medikamentus, parasti mēs jau iepriekš zinām, kas ir zāļu mērķis, uz kuru mēs vēlamies iedarboties. Visbiežāk tas ir kaut kāds proteīns mūsu šūnās, kuram ir nozīme slimības attīstībā. Šie mērķa proteīni mēdz būt dažādi. Daži no viņiem ir ļoti viegli ietekmējami, un parasti viņiem ir tādas tā kā kabatas, kurām šī molekula, piemēram, šeit mēs redzam aspirīnu, var saistīties un ietekmēt šī proteīna funkciju. Tomēr ir arī citi zāļu mērķi, kuriem šādu kabatu nav, un viņus ir ļoti grūti ietekmēt farmakoloģiskā līmenī. Un šādos gadījumos ir jāmeklē citas pieejas, un tas, ko zinātnieki dara, viņi meklē cita veida molekulas, piemēram, makrociklus. Jūs redzat, šī molekula ir daudz lielāka, viņai ir šāda te cikliska forma, un šī lielā molekula, viņa spēj daudz labāk saistīties ar šiem te grūti ietekmējamiem zāļu mērķiem, jo viņai ir vairāk atomu, caur kuriem šī molekula var savienoties ar šo te zāļu mērķi. Tātad makrociklu medikamentus var izmantot dažādās slimību kategorijās, ko sauc par disease area. Tā var būt gan onkoloģija, jeb vēža ārstēšana, tās ir antibiotikas, iekaisumi, nav konkrēta, teiksim tā, indikācijas, kurās var pielietot. Ja tas indikāciju loks ir plašs, viss ir atkarīgs no tā zāļu mērķa, kuru mēs vēlamies ietekmēt. Tas, ko mūsu projekts piedāvā, tas gala produkts, tās nav gatavas zāles, bet tie ir sākuma punkti jaunai zāļu izstrādē. Piemēram, tā var būt bibliotēka ar daudz dažādām makrociklu molekulām, kuras pēc tam citi zinātnieki izmantos šajā te skrīninga procesā, lai identificētu potenciālus medikamentus, kas jau saistās un pilda funkciju. Tas, ko mēs piedāvājam, tas, protams, nav gatavs medikaments, ko var pārdot aptiekā, bet tas ir rīks, ko citi var izmantot, lai iegūtu šos te medikamentus.